Jā! Un jūs smiesieties? Jā! Un jūs sauksiet Viegars? Jā! Un sauciet Viegars? Jā! Jā! Tad aicinu uz skatuves šeit spēlētājs no improvizācijas teātra Viegars. Un tā pie jums šovakar ir ieradies Sandis, Ilze, Inese, Elīna, Jūs esmu mazliet iesildījusi, bet vēl man ir jāiesilda arī improvizātori, jo viņi atšķirībā no jums stāvēja maliņā un neko nedarīja. Man vajadzētu kādu priekšmetu, vai kādam ir neliela izmēra priekšmets līdzi kaut ko, ko viņš uzticētu mums? Vienlāk Kaut ko nedaudz lielāku. Yes. Saldzīti priekšā pils plīstoši. Jā. Tātad mūsu rīcībā kas te ir nonācis? Saules brilles. Vai arī maciņš. Un maciņš. Un jums tas varētu likties parasts maciņš ar saules brillēm, bet mūsu improvizātoru rokās tas kļūst kaut kas pavisam kaut kas cits. Un tad, nu lūdzu, sāksim. Nu, ja man tās ūsas būtu bišku plānākas, es jums varētu daudz skaidrāk paziņot, ka tagad būs krīze. Alise, nāc ārā no tās saules, tas trūsas nav īsts! Nē, es gribu tur iet atpakaļ! Cilvēki neko no modas nesaprot, bet es viņiem parādīšu. Ko tu teici, Vincent? Kas? Nu, beidz! Tātad jūs esat parakstījis to vienošanos, jā? Tā. Kam piederēja brilles? Atdodam brilles. Tā, brillītes. Paldies. Mazliet iekustinājām sevi. Diezgan ātri un minimāli. Bet mums vajag vēl mazliet iesildīties. Vēl mums ļoti svarīgs būs balsis, tāpēc mēs mazliet iesildīsim balsis. Mēs jums padziedāsim. Varbūt vēl kādam ir noskaņojums padziedāt? Droši drīkst nāk pie mums. Tas, kas man būs vajadzīgs no jums, kāda labi zināma melodija. Tā varbūt tautas dziesma, ko mēs visi varētu zināt. Ar tādu vienmērīgu. Bēdu man lielu bēdu. Bēdu man lielu bēdu. Ļoti labi. Tad kas notiks, mēs nedziedāsim vienkārši jums, šeit nebūs dziesmas svētki, mēs jums nenodziedāsim bēdu man lielu bēdu. Bet mēs izmantosim šo melodiju un radīsim jaunu dziesmu. Par ko mēs radīsim dziesmu? Kas ir, par ko būs dziesma? Par laukiem. Jā, par laukiem. Par laukiem. Varbūt kādu specifisku arī tālu laukos? Fermers, protams. Vanagmīna. Vanagmīna, jā. Vanagmīna no laukiem. Vanagmīna. Vanagmīna. Vārds. Vanagmīna ir vārds? Jā, mīna. Mīna. Mīna no vanagiem. Mīna no vanagiem. Mīna no vanagiem, kas dzīvo laukos. Tātad mēs sākotnēji nodziedāsim vienu tāds pantiņu, un tad mēs sāksim dziesmu, kurā mēs izdziedāsim par to, kas notiek ar mīnu laukos. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Ramtai, ramtai, radirīdi, ramtai, rīdi, ralala. Ramtai, ramtai, radirīdi, ramtai, rīdi, ralala. Viņa bīda lielus dūgus, atstāj kaimiņu naviņam. Viņa bīda lielus dūgus, atstāj kaimiņu naviņam. Ramtai, ramtai, radirīdi, ramtai, rīdi, ralala. Ramtai, ramtai, radirīdi, ramtai, rīdi.
tralala. Iegājusi namiņai, darēts lielu kociņu. Iegājusi namiņai, darēts lielu kociņu. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Aiz tā kociņa ir viens vecis, tam ir liela bāda. Aiz tā kociņa ir viens vecis, tam ir liela bāda. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Nāk tas vecis klāt pie viņa, saka, kā no vanagiem. Nāk tas vecis klāt pie viņa, saka, kā no vanagiem. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Nu tā minna, tad viņi redz, ka tas ir viņas kaimiņš. Tā minna, tad viņi redz, ka tas ir viņa kaimiņš. Ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Mīļā minna nāc par sievu, es jau sen tev gaidīju. Mīļā minna nāc par sievu, es jau sen tev gaidīju. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ņēma bārda no zem rokas un uz māju aizvilka. Ņēma bārda no zem rokas un uz māju aizvilka. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Teica viņa, nu tu rādi, kā tu māki lauku darbs. Teica viņa, nu tu rādi, kā tu māki lauku darbs. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Viņš bija baigi slīgs, tāpēc minnu laukā cina. Viņš bija baigi slīgs, tāpēc minnu laukā cina. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Lietu minna pati kombainā, ļauto sēju pati tu. Lietu minna pati kombainā. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Minna pati ielīdā un pēc tam to nokula. Minna pati ielīdā un pēc tam to nokula. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Minnai vīru nevajag, tā visu pati var. Minnai vīru nevajag, tā pati visu var. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radridrīd, ramtai, rīd, ralala. Katrs labāk, katrs savā saimniecībā pie sava kombaina. Un, kad ienāk svētās svešas saimnieks, tad tikai bardaku uztaisa. Pareizi. Improvizātori ir mazliet iesilušies kāds. Jau dzer kompjūdeni, lieliem malkiem. Buļ. Nākamajā ainā man būs vajadzīgi 2 improvizātori. Jūs arī drīkstat izvēlēties, kurš jūs vēlaties. Reims jūs vēlaties. Meiteni blakus viņam pa kreisi, kas viņam pa kreisi. Viens pa kreisi, viens pa. Spēle, ko viņi izspēlēs, būs frāzes maiņa. Attiecīgi viņi spēlēs, un kad es pateikšu frāzes maiņa, cilvēks nomainīs pēdējo frāzi, ko viņš ir pateicis. Tas ir, mēs varam mainīt scenārijus, jo bieži vien mēs skatāmies filmu un vēlamies, lai kaut kas notiek citādi, tad mums tāds iespējas nav. Šeit mums būs tāds burju spējas mainīt frāzes, kad vien es tās vēlos. Bet, lai mēs varētu sākt ainu, mums būtu vajadzīga norises vieta. Skapis. Brīnums kapis. Guļamistaba. Jā.
Jā, pāris guļamistabā diezgan normāli. Lai mēs varētu sākt šo aimu, mums vajadzīga tāda 3 burvi vārdiņi kā 3, 2, 1 aiziet. Vai varam kopā? 4, 3, 2, 1 aiziet! Konsuela, mana guļamistaba ir netīra. Cits variants. Konsuela, mana guļamistaba ir tik tīra, es gribu, lai tu atnāc pasties uz viņu. Labdien, priekšnieki, jā, es pat viņu iztīrīju. Cits variants. Labdien, priekšnieki, jā, protams, man bija paliks suns, kurš to izlaizīja. Džerijs? Atkal? Jā, viņš ir ļoti labi trenēts, pat viņu trenēju. Un viņš viss palaks šitā nomazgāja arī? Jā, nu, redziet, teiksim, šo palaku viņš arī variants. Redziet, teiksim, šo palaku viņš nedaudz iekota, bet tā viss ir kārtībā. Jā. Cits variants. Kas tas ir? Garšo pēc siekalām un suņu spalvām. Cits variants. Garšo pēc konfektēm un vienradžu kakām. Jūs to vienmēr mākat tik jauki pateikt. Jā, paldies. Man šķiet, man tev būs jāpaukstina alga. Cits variants. Zini, ekonomiskā situācija tāda ir, man šķiet, ka mums nedaudz jāsamazina alga. Kā būtu ar... Cits variants. Es domāju, es tev nemaksāšu naudā, maksāšu ābolos, piemēram. Jā, āboli man īstenībā ļoti karšoja. Cits variants. Jūs laikam jokojat? Es profesionāla suņu laizītāja mācītāja. Cits variants. Es labprāt pieņemtu lašos, ziniet. Citi dzīvnieki arī ir, tādi jaukāki. Jā, par to būs jāpadomā. Tad, lūdzu, man vajadzētu jaunās bikses iztīrīt. Cits variants. Man vajadzētu bikses notraipīt, viņas pārāk tīras. Saviem draugiem tusēt, es negribu, lai viņiem skaušiem. Protams, es tūlīt paņemšu un uzliešu viņām Sakanīgi. vienradžu kakudzi. Cits variants. Šeit ir īpašais notraipīšanas eliksīrs, kurus tur klasīt ar Cits variants. Šeit ir kola, viņa nevar izēst. Viņi nevar izēst, jā. Viņu vajag cept un smērēt uz teibēm. Tad, vai šīs bikses? Jā, tieši tās bikses. Jā. Es, liešu tā palēnām, iepilināšu. Ko jūs droši gāžat visu? Cits variants. Es nezinu, varbūt jūs vispirms iedzerat un tad tā. Tas būs autentiskāk. Tas būs lielāka alga. Viens klases būs, jā. Skaisti. Kas Cits variants. Riktīgi, tu redzēsi. Jā, es redzu zvaigznes. Strēlnieks. Cits variants. Vērsis, tā ir mana zīme, jā. Tas nozīmē veiksmi tā. Jā, tieši tāpēc man liekas, ka jums jāvāk viņas kājās. Labi, tieši tāpēc man liekas, ka jums ir jāplivina viņas kā karoks. Jūs jau esat gudrāk manī. Esmu gan. Ja jūs tā sakat. Jā, es jūs netieņēmu darbā par gudrību, bet par citām lietām. Jūsu māte man piezvanīja, un tad es sapratu, ka jūs esat tik laba sieviete, un man jums obligāti jāņem pie viņas strādāt. Es pat nezinu, ko teikt. Cits variants. Es vienmēr zināju, ka jūs man to teiksiet, tāpēc es jau sagatavoju atbildi. Un tā ir? Tā nebija mana māte. Cits variants. Tā bija mana māte, un viņa gribēja sapricināt, mūs. Var jau vienmēr paspēt, ko tad... Kāds pārsteigums! Cits variants. Kurš nezināja? Jūs tik tīras mans kabats vienmēr. Tik un tā, lūdzu. Es teikšu jā šim smēr. Jūs nedzirdējāt man jautājumu, bet labi. Labi, uzdodiet jautājumu. Vai jūs kļūsiet par manu dzīves biedreni un tīrītāju? Cits variants. Vai jūs kļūsiet par manu pastāvīgo kalpori? Ar šo gradzeni es to pagaidām pieņemu.